Jaunava, esi sveicināta, man prieks ir tevi uzrunāt un satikt šeit manā astroloģijas kanālā. Un ieskatīsimies tavām prognozēm augusta mēnesim šeit 23. augustā. Tu vari iedot tādu jaunu sākumu ne tikai vienam mēnesim, bet veselam gadam. Un, jo 23. augustā mums ir jauns mēnesis jaunavā, un šis ir šajā gadā svarīgākais jaunais mēnesis priekš tevis personīgi. Šeit tu vari veidot jaunu pieeju dzīvē, jaunu pieeju attiecībām, jaunu pieeju savai veselībai un vispār visai savai būtībai, savai personībai. Un vari šo datumu izmantot kā pārēju uz kaut kādu jaunu savas dzīves posmu. Šeit varbūt runa par kādu jaunu projektu, uzdrīkstēšanos pārkāpt esošajām robežām un sākt kaut ko jaunu. Īpaši nozīmīgs šis laiks būs tām jaunavām, kas dzimušas laika periodā no 23. līdz 28. augustam. Es tev ieteicu šo dienu izmantot rituālam vai kādai personīgai komunikācijai pašai ar sevi, jo tu šeit veido tādu sevis jaunu versiju, vismaz tev tiek dota tāda iespēja. Un nevis tāpēc, ka iepriekš tu būtu kaut ko kļūdījusies vai kaut ko nepareizi darījis savā dzīvē, bet tāpēc, ka šeit tev tiek piedāvāts jauns līmenis, ko tu atkal vari tātad sasniegt, paveikt, izdarīt, radīt. Un skatīsimies, kas mums ir tālāk. Mēs varam apskatīt Merkūru, kurš pārvalda jaunavas zīmi, un tas ir retrogrāds lauvā līdz 11. augustam. Un zināmā mērā tas tātad ir saistīts ar tavu zemapziņu, ar kaut kādiem noslēpumiem, ar tavu pagātni. Tāpēc šajā periodā tu vari atklāt kaut kādas vecas domāšanas programmas, kuras tu vari mainīt, kaut kādus vecus ierobežojumus, kas tevi tur un kas tevi vairāk kontrolē nekā tev palīdz, un tu atkal tos vari mainīt. Šeit ir laiks tātad domāt par saviem sapņiem, tos pierakstīt, analizēt, vai apmeklēt psihoterapeitu, lai risinātu kādu savu svarīgu jautājumu. Vari meditēt, rakstīt dienas grāmatu, izpausties caur kaut kādu neapzinātu sevis mākslu vai mākslas veidu. Vari pamēģināt vai nu glaznot ar aizsietām acīm vai ar abām rokām uzreiz, un tad ieraudzīt kaut ko pēc tam tulkot, ieraudzīt kaut ko jaunu savā tātad būtībā, raksturā. No kā tev būtu jāizvairās līdz 11. augustam? Tie noteikti ir sasteigti lēmumi, nepārdomāti lēmumi un kaut kādas slepenas situācijas, kaut kas ar slepenību saistīts. Tur varbūt kaut kas sarežģīts, ja? No tādām situācijām pacenties izvairīties, tātad neveido jaunus noslēpumus. Un Saule lauvā līdz 22. augustam. Šeit varbūt arī tāds laiks ir iedots tev, lai tu pārdomātu ceļu, pa kuru tu ej, vai atpūstos, vai sakārtotu sevi. Iespējams, tas var izpausties arī tā, ka tu strādā no mājām, vai esi kā pelēkais kardināls, kāda no jaunavām var būt saviem draugiem vai darba kolēģiem. Šeit noteikti ir nepieciešamība emocionāli attīrīties, tāpēc, kā jau teicu, tu vari apmeklēt arī psihoterapeitu vai strādāt ar kādu citu praksi, ko tu pazīsti un esi atzinusi sev par labu esam. Un tas ir tāds laiks, lai sevi apzinātos un arī, lai atlaistu, lai piedotu, lai sakārtotu. Tātad, lai sakārtotu sevi šai enerģētiskajai pārējai, kura tavai zīmē būs ļoti aktuāli 23. augustā. Skatīsimies tālāk. Vēl svarīgi būtiski datumi šajā mēnesī. 9. augusts, pilnmēnesis. Tavai zīmē tas ir stāsts par veselību, par tā sakārtošanu, iespējams kādu no jaunavām sāks jaunu, veselīgu dzīvesveidu. Šeit var mainīties arī darba paradumi. Iespējams, tev ir jāpārskata, vai nav pārāk liela darba slodze, tev ir jāsabalansē atpūta ar darbu. Tātad, iespējams, kādai no jaunavām šeit var nākties tātad palīdzēt kolēģiem. Esi gatava tātad, ka var mainīties kaut kas tavā darba vidē.
Bet šeit tu var arī izmantot šo laiku, lai dziedinātos. Tas ir labs laiks, lai tā tad ar tādu vienkāršu dzīvesveidu, pietiekošu atpūtu, kārtot savu veselību. Un iespējams, ka šeit ir nepieciešama arī disciplīna. Ja tu jūti, ka esi nogurusi šajā vasarā vai emocionāli izsīkus, tā ir tāda liela izsaukuma zīme, ka laiks ir apstādināt šo tavu dzīves straujo ritmu un atpūsties, ja tas tāds ir. Par to padomā, un tādā veidā tu arī kārtos tātad savu veselību. Urāns mums ir dviņos, tas arī ir tāds būtisks brīdis, šī pārēja urāna, kas ļoti būtiski maina, ienesot jaunu enerģiju mūsu visu dzīvēs. Urāns ievieš tādu nestabilitāti, bet tajā pašā laikā ir arī atbrīvojoša enerģija visā, kas saistīts ar tavu karjeru un tavu nākotnes ceļu. Tāpēc tev jābūt gatavai kaut kādiem neparastiem vai nu virzieniem, vai jaunām kaut kādām komunikācijām. Iespējams, profesionāli tu tieksies pēc lielākas brīvības sajūtas. Iespējams, tev būs kaut kādi neparasti, negaidīti piedāvājumi, kas nesīs izmaiņas tavā statusā, ģimenes stāvoklī. Tas arī var būt, tas var būt saistīts ar kādu no jaunamām, varbūt pēkšņi izdomās, ka viņa pametīs darba gaitas un dosies pensijā atpūtā, tātad atpūsties. Katra dzīvē tas var dažādi tātad izpausties, bet katrā ziņā šeit var būt stāsts par kaut kādiem liktenes negaidītiem piedāvājumiem tava statusa izmaiņā sociālajā stāvoklī. Te var būt man jānopūšas, jo jaunavām patīk tāda stabilitāte, drošība, kārtība, bet šeit Urāns saka, ka tā stabilitāte, ko tu iegūsi šajā nākamajos 7 gados, tā nāks caur tavu spēju iemācīties būt elastīgai, iemācīties būt tādu plastiskai, pieņemt pārmaiņas. Lūk, un tātad pašlaik tu to sāc apgūt. No 8. līdz 12. augustam būs tāda vesela virkne ar Marsa aspektiem. 8. datumā mums ir Marsa trigons ar Urānu, un tur ir mums kaut kāds neparastas idejas, kā uzlabot ienākumus. Var izmantot šo aspektu arī savu vērtību, tātad vērtību savu skalas pārmaiņai. Un tur arī tu pēkšņi var atteikties no kaut kāda sava vai nu ieraduma vai kaut kādas pozīcijas, kas tev bijusi ilgstošu laiku, ko tu esi uzskatījis par labu esam. Tur arī var notikt tāda pēkšņa, negaidīta vērtību maiņa. Un noteikti paskaties, kas notiek ar taviem ienākumiem, kādam tie var pēkšņi palielināties, kādam tur var būt arī kāds zaudējums. 9. 10. datums Marsa opozīcija, Saturns, Neptūns. Šeit ir tāda spriedzes situācija, kaut kāds iekšējs konflikts starp sapņiem un starp realitāti. Un nāksies domāt par to, kas tavās acīs ir patiesa vērtība. Šeit arī esi piesardzīgs ar ļaudīm, kas ir tev apkārt. Skaties, ar ko tu satiecies, jo tās ir tādas dienas, kad tu vari arī tātad neieraudzīt to reālo situāciju, un dienas, kad kādam no jaunavām var nākties izdarīt izvēles. 10. datumā Marsa trigons ar Plutonu, un tas ir tāds lieliski iespēja uzlabot savu materiālo stāvokli, ja vien tu nebūsi pārāk piesardzīgs vai bikls, bet būsi gatavs izmantot šo ļoti lielo tādu enerģijas pieplūdumu, kas šajā dienā tiks mums sūtīt no kosmosa un izmantosi, lai uzlabotu savu finansiālo situāciju. To tu šeit patiesi vari izdarīt. 12. datumā Saturna sekstils ar Urānu. Tev būs laiks apdomāties un veikt pārmaiņas. Nebūs tā, ka pa galvu kaklu vai negaidīt, bet varēsi apdomāties un veikt pārmaiņas, kas patiešām uzlabos tavu dzīves ceļu, ja tu izmantosi šo enerģiju. Un viņš palīdzēs kaut kādas jaunas, pat reizēm tādas trakas idejas realizēt praksē. Tev izdosies tās iedzīvināt.
Un tāpēc pievērs uzmanību tam, kas tev pašlaik šķiet vissvarīgākais, ko tev vajadzētu mainīt. Un to arī maini šajā tātad 12. datumā. Un to, kas nav svarīgs, to tātad atmet. 25. augustā Venēra mums tātad ieiet Lauras zīmē, un principā tavā 12. mājā. Tas ir laiks, kad tu vari pārskatīt savas domas par attiecībām. Varbūt tur būs kaut kāds pagātnes ēnas. Kādam no jaunavām tātad varbūt kaut kas slēpjams attiecībās, vai arī viņam partners ar kaut kādiem noslēpumiem, kaut kas slepens, vai arī tādas attiecības, kuras gribas vēl paturēt savā sirdī un nestāstīt par to apkārtējiem cilvēkiem. Vai arī vienkārši, kā jau teicu, tas ir laiks arī kaut kādām ideālistiskām attiecībām. Tur var būt attiecības arī ar mākslu, jā, tātad ar mākslu arī var nodarboties, kad cilvēks iet sevi un tad izpaužas radoši. Šeit 26. 27. Venēra veido aspektus spilgtus, un te var atgriezties veca mīlestība. Iespējams, kaut kādas neatbildētas vēlmes var uzpildēt, vai, var sakot, duāla situācija. Var tapt mīlestība dziedināta un var arī tikt pārauta. Es ieteicu šo laiku, 26. 27. datumu, izmantot, lai dziedinātu sevi, tad pievērsties emocionālai terapijai. Tā var būt arī mākslas baudīšana vai mākslas radīšana, un caur šādiem procesiem sevis dziļākai izpratnē. Ja atgriežas veca mīlestība, tad mēs to šeit arī dziedinam. Tā var būt arī kāda neatbildēta mīlestība. Arī 24. augusts. Saule veido mums sarežģītu aspektu ar Urānu, un šeit rodas tāda spriedze starp to tavu jauno es, ko tu varēji sākt tātad veidot, un tā sabiedrības uzspiestām kaut kādām lomām, kur tev būs jāizlemj, kā tu vēlies tālāk sevi izpaust. Iespējams, kādai no jaunām tas var būt pēkšņs pagrieziens viņa profesionālajā karjerā, kaut kā pēkšņa vēlme iet vēl paaugstināt savu kvalifikāciju vai mainīt virzienu, tātad darot kaut ko citu. Katrā ziņā šis ir tāds aspekts, kuram ir tendence mūs izraut no komforta zonas. Tātad radīt kaut kādas situācijas, kad mums ir jādomā jauni, mums ir jādara kaut kādas jaunas lietas. Un tāpēc esi gatavs šim 24. datumam, kad tur var notikt kaut kas negaidīts. Katrā ziņā paturi prātā 23. datumu, kad ir jauns mēnesis, kas iedod tādu jaunu virzību vai izgaismo jaunu dzīves ceļu, ko būtu vēlams tātad izmantot, jo tas ir jauns pakāpiens tavā attīstībā, dvēseles ceļā, savas karmas realizācijā. Izmanto šādu iespēju un tātad rīkojies. Urāns nesīs pārmaiņas tavā karjerā, viņš izaicinās tevi. Tur gadīties gan patīkami mirkļi, gan arī sarežģījumi, kas liks tev vai domāt, vai rīkoties, vai augt, vai kaut ko mainīt tavā karjeras virzienā. Attiecībās ļoti iespējama ir vai nu kaut kāda noslēpumainība, vai tieši otrādi dziedināšanās un tātad iziešana no mīlestības ilūzijām. Noteikti pilnmēnesis laikā tad parūpējies par sevi. Parūpējies par sevi, par savu veselību un tādu iedot savu jaunu skatu uz vērtībām. Un tātad es ieteiktu tev šo mēnesi izmantot, lai sevi tātad dziedinātu. Lai dziedinātu sevi caur klusumu, caur šo 12. māju, kurā mēs sevi spējam atrast, ja spējam pabūt paši ar sevi un ieskatīties paši savā acīs un sirdī. Lai veiksmīgs mēnesis! Visu labu!